Sveiki! Un šodien pastāstīšu par HL 9. sezonas 3. dienu. Spēles bija tādas: Admirāli pret Maskavas Dinamo, Jaroslavļas Lokomotīva pret Habarovskas Amurs. Maskavas Dinamo pēcspēli metienu sērijā ar 0-2 uzvarēja Admirāli, un rezultāts beidzās ar 3-4. Un maskavieši izcīnīja 2 punktus, un Vladivostoka tikai 1. Un Jaroslavļas Lokomotīva pret Habarovskas Amurs, ļoti minimāls Lokomotīva pārsvars, arī gubernatora kausā Nižņija Novgorodā arī nebija ļoti spoži. Viņi pat zaudēja Rīgas Dinamo, bet gan jau spēcīgas komandas tagad uzreiz nemetīsies virsū, neatrausies. Viņas tagad pagaidām. Tāpat tagad visi centīsies vājās komandas izvirzīties priekšgalā, lai pēc tam ilgāk turētos tajā astotniekā. Un tagad paskatīsimies, kādas izmaiņas pēc šīs 3. dienas ir konkurencēs. Nekas nav mainījies. Soči 1, 2. Medveščak, Jokeri, Lokomotīve, Maskavas Dinamo, CSKA, Severstaļa, Spartak, Slovan Dinamo Riga un Viķas, tā tālāk. Un pretējā konkurencē Automobīlis, Uzņieckas Metala, Maķņigorskas Metala, Kufas Salavaķulaji, Vagbars, Avangard, Traktor, Admirāli, Lada, Jugra vai Jugra, es nezinu, kā saucās. Ugra saucamā, ja tā. Un tad ir Amor, Sibir un Baris. Un tad ir viena no Ķīgnes komandām, un tad ir Neftichimik. Pašlaik tas ir viss uz šo brīdi. Gaidiet manas nākamās video un fanoju par Rīgas Dinamo un atbalstiet viņus. Atā!